studenti, kolēģi, godājumie tiesneši, fakultātes viesi. Man ir liels prieks šodien stādīt priekšā Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Egīlu Levitu, kurš lasīs mums vieslekciju. Parasti es teiktu, ka mums ir vieslekcijas, ka par vieslektoru daudz un plaši stāst par viņu biogrāfiju, pieredzi, bet es domāju, ka Egīls Levits ir viens no tiem juristiem, kuru Latvijā, es domāju, plašāks komentārs neprasa un arī zināms ikvienam juristam. Bet varbūt tas, ko mēs vairāk Levits kungu esam dzirdējuši, ir tieši konstitucionālo tiesību jautājumu pēdējā laikā. Sakarsmes preambula noteikti arī konstitucionālo tiesību komisija un arī šodien pēcpusdienā. Kam ir interese turpināt diskusijas klausīties būs seminārs, konferences divos mazajā aulā par tieši veselības aprūpas pieejamību un arī satversmes tvērumu šajā jomā, kur arī Levits kungs runās. Bet es esmu tiešām, man ir labs prieks, ka Levits kungs ir piekritis arī padalīties ar savu pieredzi Eiropas Savienības tiesību jomā un runāt šodien par vienu no aktuālajiem Eiropas Savienības tiesību jautājumiem tieši par Eiropas Savienības pamatiesību kārtu, jo, kā jūs zināt, kārta ir salīdzinoši jauns instruments, kļuva juridiski saistoši tikai Lisabonas līgums pāris gadus atpakaļ, un līdz ar to akadēmiskā vidē ir diezgan daudz diskusiju gan par kārtas piemērošanas tvērumu, kārtas saturu, kas notiks ar kārtu pēc Savienību pievienoties Eiropas cilvēktiesību konvencijai, vai šis dokuments nezaudēs savu vērtību un spēku. Un ja akadēmiskā vidē tas, kad ir daudz neskaidrību, tas mums ir ļoti, pat iepriecinoši, jo mēs varam, diskutēt, redzēt dažādas viedokļus, tad to, kāds ir skatījums tiesai, tiesnešu vidū, tiesību piemērotājiem, uz to, kad ir tik daudz vēl neskaidro jautājumu un kāds ir varbūt tiesas redzējums arī uz pārsiem jautājumiem, kas nosauc, kā arī citiem, tad es došu vārdu Levits kungam. Lūdzu. Tā, paldies. Tātad es runāšu par Eiropas pamatiesību hartas piemērošanu. Eiropas pamatiesību harta tika izstrādāta pagājušās dekādas sākumā, un pirmais impulss bija Vācijas ārlietu ministrs, toreizējais zaļo pārstāvis Fišers, kurš uzskatīja, ka vajag Eiropai konstitūciju un arī cilvēktiesības noregulēt šajā konstitūcijā, jo Eiropas Savienībai nebija rakstītās pamatiesības. Es domāju par pamatiesībām, bet pamatiesības parasti nacionālajā kontekstā sauc par pamatiesībām, starptautiskajā par cilvēktiesībām, bet saturs parasti ir tas pats, tā kā Eiropas pamatiesību harta. Taču Eiropas Savienība, kad Eiropas Savienība dibināja, tad toreiz tā bija tīri ekonomiska organizācija, un dibinātāji nevarēja iedomāties, ka regulējot tīri ekonomiskas jautājumus, varētu rasties arī pamatiesību problēmas. Tādēļ dibināšanas līgumos pamatiesības nav minētas. Taču jau samērā drīz Eiropas Savienības tiesa, toreiz saucās Eiropas kopienu tiesa, konstatēja, ka tomēr arī piemērojot, likumdošanu, ekonomiskajā jomā var rasties pamatiesību problēmas. Un tādēļ, sākot ar 70. gadiem, Eiropas Savienības, es vienmēr teiktu, Eiropas Savienības pamatiesību tiesa, kaut kā toreiz saucās kopienu tiesa, tātad teica, ka tiesiska organizācija, kāda ir Eiropas Savienība, tā nevar iztikt ar savām pamatiesībām, taču tā kā pamatlīgumos, kas ir pēc būtības Eiropas Savienības konstitūcija, šādas pamatiesības nebija, tad Eiropas Savienības tiesa attīstīja pamatiesības vispārējo tiesību principu formā. Tātad nevis rakstītā formā, bet gan kā vispārējos tiesību principus. Vispārējie tiesību principi ir Eiropas Savienības tiesību integrāla sastāvdaļa, un tie attiecās gan uz pamatiesībām, gan uz dažādiem citiem jautājumiem, kas nav regulēti līgumos.
Tātad nerakstītas tiesību normas, vispārējie tiesību principi. Un starp citu arī Latvijā starp 90. gadu un 98. gadu situācija bija līdzīga, jo 90. gada 4. maijā tika atjaunoti Latvijas Satversmes pamatpanti, ieskaitot Satversmes 1. pantu, kur ir teikts, ka Latvija ir demokrātiska valsts, taču Latvijā nebija konstitucionālajā līmenī noregulētas pamattiesības. 91. gada 10. decembra konstitucionālais likums nebija ieguvis attiecīgo konstitucionālo vairākumu, un līdz ar to bija parasts likums, un tad, protams, varēja teikt, ka šis parastais likums normālā kārtībā, kā ja ir kolīzijas ar citiem likumiem, tad jaunākais likums tiek piemērots salīdzinot ar vecāko likumu. Tādēļ varēja izvirzīt tēzi, ka starp 90. un 98. gadu arī Latvijā pamattiesības, tāpat kā Eiropas Savienībā līdz 2009. gadam pastāvēja vispārējo tiesību principu formā. Šis pamatojums tad ir tas, ka tiesiska valsts nevar pastāvēt bez pamattiesībām, un arī Eiropas Savienība, kas nav gan valsts, bet ir viens veidojums sui generis ar valstiskām iezīmēm, nevar pastāvēt bez pamattiesībām. Un tādēļ tika izstrādāta pamattiesība harta, kura, kā jūs zināt, tomēr beigās netika pieņemta, tādēļ, kā Francijā un Nīderlandē tika noraidīta Eiropas konstitūcija tautas nobalsošanā. Taču 2009. gadā, kad tika pieņemti Eiropas Savienības pamatlīgumi jaunā formā, kuras sauc par Lisabonas līgumu, pamatiesību harta tika pievienota šiem līgumiem ar tādu pašu rangu, tā kā Eiropas Savienības pamatlīgumos, respektīvi, hartā ir pamatlīgumu rangs. Tas nozīmē, ka visas Eiropas Savienības pamatlīgumi ir arī jāskatās hartas gaismā. Un, protams, hartā ir augstāks rangs, kā tā saucamā sekundārām tiesībām, ko Eiropas Savienības institūcijas pieņem. Izstrādājot hartu, harta tika izstrādāta īpašā konventā, kur bija arī Latvijas pārstāvji. Kaut kā Latvija toreiz nebija Eiropas Savienības dalībvalsts, ir pieaicināta, jo tajā bija kandidāta valsts. Hartas autori gribēja parādīt Eiropas Savienības pilsoņiem, kas viss Eiropas Savienībā dzīvojot pieder pie Eiropas Savienības pilsoņa pamatiesībām. Un tādēļ hartā tika uzņemts faktiski viss tas, kas pieder pie, varētu teikt, dalību valstu konstitucionālās tradīcijas, kas starp citu arī viens no vispārējiem tiesību principiem, kas tiek izmantots tiesā. Tātad faktiski tā ir esence, jeb kopsavilkums no tā, kas ir Savienības dalību valstu konstitūcijās, pamatiesību daļā, un no tā, kas ir specifisks Eiropas Savienībai. Eiropas Savienībai, kā jūs zināt, specifisks ir tā saucamās 4 pamatbrīvības, ja, kas nav tas pats pēc pamatiesības. Tieši otrādi tās ir stāv viens otrā ir pretī, pamatiesības var ierobežot pamatbrīvības. Bet katrā ziņā šī dokumenta jēga ir, ja cilvēks izlasa pamatiesību hartu, tad viņš zina, kas ir viņa pamatiesības, bet viņš nezina, kādā veidā to var regulēt un kurš atbildīgs par šīm pamatiesībām. Tādēļ, piemēram, ir pamatiesību hartā, ir 2. pants, ikvienai personai ir tiesības uz dzīvību, kaut gan, teiksim, Eiropas Savienībai nav nekādas kompetences krimināla tiesību jomā, kur varētu šāda veida, kur tam varētu būt nozīme, vai ne? Tā kā Latvijā, kur, protams, krimināla tiesībās ir aizliegts nāves sods, bet arī šeit. Tā kā tas, protams, rada arī zināmu tādu neizpratni, lasot pamatiesību hartu,
jo nevar īsti zināt, kas pieder pie Eiropas Savienības kompetences un kas nepieder pie Eiropas Savienības kompetences, tas ir vienkārši parādīts. Vienlaicīgi es nedaudz pakavējos pie pamatiesību hartas vēstures, jo šī vēsture palīdz saprast, kāda ir harta tāda, kāda tā ir. Es teicu, ka iniciators, vai teiksim, doma nāca no Vācijas, ka vajag šai pamatiesību, ka vajag Eiropas Savienībā noregulēt tekstā pamatiesības. Un Vācijā ļoti specifiskas attiecības ar pamatiesībām. Vācijā un vācu tiesību telpā, pie kuras pēc 89. 90. gada pārmaiņām Eiropā arī faktiski lielā mērā pieder Austrumeiropas valstis, tur pamatiesībām ir ļoti augsts rangs. Un faktiski, ja mēs apskatām juridisko literatūru, tad ļoti daudz ir rakstīts par pamatiesībām. Arī, teiksim, faktiski, jebkura valsts rīcība tiek mērīta ar pamatiesībām. Un mums, mēs kopš 90. gadiem, tāpat kā citas Austrumeiropas valstis, faktiski piedaram Vācijas tiesību telpām, jeb, vienkārši sakot, vācu valodas ir Viduseiropas tiesību telpai, un esam arī pārņēmuši šo skatu uz publiskajām tiesībām, uz valsti. Līdzīgas, kas arī ir Dienvideiropas valstīs, Spānija, Portugāla, Itālija, Grieķija, un tam ir zināma jēga. Kā tā jēga varētu būt, kādēļ tas tieši šis Vācijas moments ir būtiski cilvēktiesību, kāds var pateikt, no tiesību vēstures vai kolēģi. Kā ir ar vēstures zināšanu. Tātad jēga tāda, pēc Otrā pasaules kara, kā nacistu režīms cieta sakāvi, viena no problēmām, kas, protams, parādīja šī, kāpēc nacistu režīms varēja nākt pie varas un šādā veidā īstenot, bija tiesiskas valsts attiecību elementu trūkums, jeb vājums, un arī pamattiesības, individu pamattiesības, kā tiesības, subjektīvas tiesības pret valsti. Un tas pēc Otrā pasaules kara tika iestrādāts Vācijas konstitūcijā un arī nodibināta konstitucionālā tiesa, kura ļoti stingri šo jautājumu skatījās. Un kādēļ tas ir pēc tam 75. 74. gadā arī citās Dienvideiropas valstīs, tādēļ arī, ka tur pēc diktatūras tika pieņemta šī Vācijas pieredze. Un pēc 90. gada Austrumeiropā, ieskaitot arī Krieviju, kur juridiski, varbūt šodien tas tā liekas dīvaini, bet juridiskā literatūrā pamatiesībām ir augsts rangs. Tādēļ, ka pamatiesības ir individu tiesības pret valsti, un šīs individu tiesības pret valsti nozīmē, ka tu vari iedomāties, ka valsts var kaut ko darīt slikti. Kādēļ es to stāstu? Tādēļ, ka tas ir faktiski šī pamatiesību hartas ideiskā saknes. Taču tas nebūtu nav viss Eiropas priekšstats par to. Piemēram, Anglijā ir, teiksim, juridisks teiciens, the king cannot do wrong. Karalis nevar darīt neko nepareizi. Tāpat Skandināvijā nav šīs pieredzes, Skandināvijas valstīs nav šī saknēs iestrādātā neuzticība pret valsti. Tur, teiksim, valsts ir pieciešama neizskata, mēs varam viens otru darīt kaut ko slikti. Tādēļ arī šie dažādās vēsturiskās tradīcijas parādījās arī Eiropas pamatiesību hartas konventā, kur pret šo no vienas puses, teiksim, tās Vācijas tiesību telpā iestrādātās neuzticības un nepieciešamības pēc subjektīvām tiesībām pret valsti. Pretī bija, piemēram, common law vai Anglijas tiesību
tiesību telpas vēsturiskā pieredze un Skandināvijas tiesību telpas vēsturiskā pieredze, kad valsts taču neapspiež cilvēku un nedara neko sliktu. Un tādēļ bija samērā liela neuzticība un kādēļ mums vajadzīga šāda pamatiesību harta. Un arī šodien Anglijā diskusijā ir, ka pamatiesību harta, tāpat kā Eiropas cilvēktiesību konvencija, faktiski mums nav vajadzīga. Un kas varētu, teiksim, mēs arī šeit, Latvijā, protams, ļoti daudz runājam par pamatiesībām, bet mums šāds angļu un skandināvu uzskats varbūt liktos dīvains, vai ne? Tāpat kā viņiem liekas dīvains uzskats, nu, ko jūs tur ņemat tik daudz tām pamatiesībām. Bet Eiropas Savienībā vajadzēja rast konsensu, lai tomēr pieņemtu šo hartu, un šis konsensu, tagad es jau nonāku, tagad būšu, kas sakot, konkrēti. Man jāšķir, šis konsens ir kompromiss, un šis kompromiss atspoguļojās dažos vārdos, ar ko jātiek galā Eiropas Savienības tiesai un nacionālajai tiesai. Un šis kompromiss ir 51. pantu 1. daļā. Mums nav laikam, šeit harta pie rokas. Jums nav, tad es vienkārši nolasīšu. Un paklausieties, vai jūs, kā sakot, uziesiet šos punktus, ja? Es lasīšu lēni. Tas ir jautājums par to, kāda harta tiek piemērota. Ja? Šīs hartas noteikumi attiecas uz tātad Savienības iestādēm un struktūrām. Es izlaidīšu kaut kā, tad šeit nav svarīgi. Es neizlaidīšu tomēr. Tātad šīs hartas noteikumi attiecas uz Savienības iestādēm un struktūrām, ievērojot subsidiaritātes principu un uz dalību valstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus. Pirmais teikums, tur jau ir 2 vārdi, kas, kā sakot, ir ieeja šajā telpā. Tad, nākamais ir, bet es iesākšu varbūt ar otro teikumu runājot. Tātad, tādēļ tās ievēro tiesības un principus, kā arī veicina to piemērošanu saskaņā ar savām atbilstīgajām pilnvarām un ievērojot Savienības kompetenci, kas tai piešķirta līgumos. Te ļoti dziļi jāiedziļinās šajā tekstā, lai vispār saprastu, par ko ir runa, bet arī, lai saprastu, kur ir kompromiss un kādas problēmas šis kompromiss rada. Vai kāds, es izlasīšu otro teikumu, ar to es sākšu vienkārši. Tādēļ tās ievēro tiesības un principus, kā arī veicina to piemērošanu saskaņā ar savām atbilstīgajām pilnvarām un ievērojot Savienības kompetenci, kas tai piešķirtu līgumos. Tātad, kolēģi, kur jūs redzat kompromisu starp šīm 2 tradīcijām un kur jūs redzat problēmu, ko šis kompromiss rada? Jā, tur jau ir piemērošana un veicina. Tieši tā, es to tālāk tieši, bet pirms tam ir vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga. Tādēļ tās ievēro tiesības un principus. Principi. Tieši tā. Tiesības un principi. Konventā bija ilgi strīdi, vai šeit pamatiesības, kas ir ietvertas aptuveni 50 pantos, ir tiesības, kas ir mūsu izpratnē tiesības kā subjektīvas tiesības. Tas nozīmē, es varu aiziet uz tiesu un parādīt attiecīgo pantu un sakt, man pienāk šādas tiesības. Jeb tie principi, kas ir domāts valstī, likumdošanas gaitā, veicināt šāda veida tiesības. Veicināt, bet bez subjektīvām tiesībām. Un šeit ir šis kompromiss, tātad šeit ir gan tiesības, subjektīvas tiesības, gan principi. Un šeit mēs redzam šo kompromisu ar šīm 2 tradīcijām. Vācijas, vai vēl labāk varbūt to varētu nosaukt par pēcdiktatūras valstu tradīciju, kas piešķir subjektīvas tiesības individam pret valsti, un to valstu tradīcijām, kuras nav piedzīvojušas
es tagad pēdējās saku, sliktu valsti, kur tas šķiet dīvaini vai tas varētu apdraudēt valsts efektivitāti, piemēram, svarīgs arguments, piemēram, Anglijā. Un tas ir tikai princips, kas parlamentam ir jāievēro, pieņemot likumus. Un tādēļ šeit jau jūs redzat, ka šeit ir tiesības un principi. Tātad, un ja mēs atšķirām hartu, tad tur ir apmēram 50 dažādi panti, piemēram, tiesības piekļūt dokumentiem, tiesības iesniegt lūgumrakstu, pārvietošanās brīvība, uzturēšanās brīvība, patērētāja tiesība aizsardzība un tā tālāk. Un apzināti, kolēģi, apzināti šie hartas autori nav atšķīruši, kas ir tiesība un kas ir princips, jo viņi nevarēja par to vienoties. Un Vācija, kā sakot, nespēja panākt to, ka visas ir tiesības. Un tās valstis, kurām nebija šī pieredze, nespēja teikt, ka, pieņemsim kaut kādus, teiksim, tādus miglainus principus un visi būs apmierināti un darīsim kā līdz šim. Un tāpēc teica, ir gan tiesības, gan principi, bet Eiropas Savienības tiesai pie konkrētos gadījumos ir jāatšķir, vai attiecīgais panta noteikums ir tiesība, kas dod individam subjektīvu tiesību, vai tas ir objektīvs princips, kas neatiecās, es nevaru aiziet uz tiesu, bet parlamentam, kam pieņemot likumu, būtu šis princips jāņem vērā, pieņemot attiecīgo likumu. Ja? Un tā tomēr ir liela starpība, vai tas ir objektīvs princips, vai tā ir subjektīva tiesība. Tā ir liela starpība no individu viedokļa tieši. Un tādēļ harta, tagad šis uzdevums, tā kā daudzos gadījumos ir tā, ka likumdevējs nespēja vienoties, tad tas, kā sakot, nodot tālāk šo jautājumu, lai tiesa tad izsina. Un tiesa arī to izsina. Tā kā jūs redzat, šeit ir viens teiksim, tāds punkts, kur tiesai jāuzņemās šī, mēs neteiktu likumdevēja uzdevums, bet katrā ziņā to, ka likumdevējs nespēja vienoties, nebija pabeigts, tas ir jāizdara tiesai. Tātad jāizšķir, vai tas ir tiesība vai princips un ko tas nozīmē, ja kāds cilvēks atsaucās, piemēram, uz manas pēc patērētāja aizsardzības tiesībām, kas ir šeit vienā pantā minētas, vai viņš var iet uz tiesu un prasīt, redzi, manas patērētāja aizsardzības tiesības jāizskatas, ja viņš to nevar darīt, ka tikai parlamentam tas ir jāņem vērā. Tā kā šis ir viens tāds ļoti būtisks moments, ar ko nodarbojas Savienības tiesa, un otrs, tur ir vēl cits paslēpti dažādas problēmas, bet otra problēma ir, es nolasīšu tagad, šīs hartas noteikumi attiecas uz Savienības iestādēm un struktūrām, tad kas ir adresāts hartā, ja? Respektīvi, kam ir pienākums pildīt hartu. Attiecas uz Savienības iestādēm un struktūrām, ievērojot subsidiaritātes principu, un tātad uz ko tas attiecas, kas, piemēram, kāds var nosaukt kādu, uz ko attiecas tagad šī pirmā daļa. Uz Eiropas komisiju, piemēram, tas attiecas uz Eiropas parlamentu, tas attiecas uz Eiropas centrālo banku, kas ir drusku jau tāds maz jautājumu zīmīt jāpieliek, par ko mēs neesam lēmuši. Kā ir ar tiesu pašu? Kā ir ar tiesu pašu? Es domāju, ka jā, teiksim, šis jautājums nav pacelts, bet es pieņemu pēc vārda, pēc teksta teikt, Eiropas Savienības iestāde. Protams, tiesa ir iestāde, tiesai jāattiecina pašai uz sevi. Tas nozīmē, bet tur ir viena problēma. Ja mēs attiecinām uz mums, tātad uz Eiropas Savienības tiesu, vai no tā izriet, ka mums ir visos gadījumos, labs jautājums, labi, bet to mēs jau diskusijā padomāšu. Tātad uz Eiropas Savienības tiesu, vai no tā izriet jau kaut kas attiecībā uz tiesas judikatūru? Jā? Es teiktu drīzāk jā, bet labi, padomāsim. Tātad uz Eiropas Savienības tiesu un visādām aģentūrām un komisijām un uz visu ko. Tas ir samērā skaidrs. Tagad izlasīšu tālāk, tātad uz Eiropas Savienības iestādēm un institūcijām. Šis hartas noteikumi attiecās uz Savienības iestādēm struktūrām un tālāk, un uz dalību valstīm, kolēģi, uz dalību valstīm tikai tad, ja tā īstenos Savienības tiesību aktus.
Nu, un tagad pasakiet, kā tas ir attiecībā uz Latviju. Kas ir Latvijā saistīts ar šo hartu, kam ir pienākums to ievērot? Uz dalību valstīm tikai tad, ja tā īsteno Savienības tiesību aktus. Direktīva ieviešanā. Kā lūdzu? Direktīva ieviešanā. Direktīva ieviešanā, jā. Jā, Anita, protams, ar to nodarbojās. Viens neatbild, tas Jā, nē, tas, protams, ir centrāls jautājums, tad direktīvu ieviešanā. Taču šeit, kā saka, tas nav tik vienkārši, tieši otrā, tas ir ļoti, ļoti komplicēti. Kādos gadījumos dalībvalsts īstenos Savienības tiesību aktus, kas šķiet ļoti vienkārši, ja? Teiksim, direktīvu ieviešanā, direktīva parasti, nevienmēr ir parasti tiek ieviesta likumu. Un tagad tas jautājums, piemēram, ir tas, ja Latvija pieņem likumu, ar ko tiek ieviesta kāda direktīva, piemēram, antidiskriminācijas direktīva, jeb kāda direktīva par pievienotās vērtības nodokli, vai Latvijai un kādā apjomā ir jāskatās uz pamatiesībām, ja, piemēram, šā direktīva neatstāja īpašu Latvijai manevru iespēju, ja, piemēram. Un tādēļ Eiropas Savienības tiesa ir, kā sakot, ļoti, tā, es teiktu, piesardzīgi ir mēģinājis attīstīt zināms principus šajā virzienā. Vispirms man jāsaka, ka kopš 2009. gada, kad harta stājās spēkā kopā ar Lisabonas līgumu, tad tiesa ir pieņēmusi apmēram 160 spriedumus un apmēram 60, tagad jau būs vairāk, tā saucamos rīkojumus, kas ir procesuāli lēmumi, kurā tiek pieminēta, vai kurā nozīme ir pamatiesību hartai. Tā kā apmēram 200 nolēmumi par pamatiesību hartu. Un pirmais jautājums ir vispār, kā, lai pamatiesību hartu, teiksim, jautājums par pamatiesību hartu ir, vai harta konkrētā gadījumā ir vai nav piemērojama. Un, ja, piemēram, mēs skatāmies uz Satversmes 8. nodaļu, tad tur šis piemērojamības moments ir diezgan vienkārši. Tur nav, teiksim, vispirms jāpārbauda jautājums, vai konkrētā gadījumā ir piemērojama 8. nodaļa. Taču harta, es saku, šīs vēsturisko apstākļu dēļ, ir vispirms pirmais jautājums, jāpārbauda, vai ir piemērojama. Un šo piemērojamību nosaka 51. pāns. Vienlaicīgi ir jāredz, ka pamatiesību harta netiek piemērota tukšā telpā, bet gandrīz visas pamatiesību hartas noteikumus dublē vēl vairāk citi konstitucionāli akti. Un tie faktiski ir, ja apskatās, paņemam vienu pilsoni, tad uz šo pilsoni varētu attiekties vairāki, tātad 4 līdz 4 dažādiem konstitucionāla ranga dokumentiem. Tajā pašā vienā gadījumā, kur ir dažādi subjekti, kas tos ir izdevuši. Tātad pirmais – pamatiesību harta. Otrais – Eiropas cilvēktiesību konvencija, kuras daudzos gadījumos, ne visos, bet daudzos gadījumos regulē tieši to pašu. Trešais – nacionālās pamatiesības, tātad Satversmes 8. nodaļa. Pieņemsim, Satversmes pants par tiesībām uz taisnīgu tiesu ir noregulēts Satversmē, ir noregulēts cilvēktiesību konvencijā un ir noregulēts pamatiesību hartā. Un dažās valstīs, bet ne visās, vēl ir zemju pamatiesības, piemēram, Vācijā, Austrijā, kur ir savas konstitūcijas, kur ir arī šo zemju konstitūcijās ir zināmas pamatiesības, tad līdz 4. Un jautājums, kādā veidā norobežot vienu no otru, jo no norobežošanas arī ir atkarīgs jautājums, kura tiesa lemj par to. Jo
tas būtu liels haoss, ja viena tiesa izšķiet vienādi un otra tiesa otrādi, un tādēļ ir viens no tādiem tiesu sadarbības viens no problemātiskiem punktiem panākt, lai tikai viena tiesa izlēm šajā jautājumā. Vai nu cilvēktiesību tiesa, vai Eiropas Savienības tiesa, vai Nacionālā konstitucionālā tiesa. Un par to ir samērā daudz rakstīts, bet vienkārši mēs redzam, kad ar jaunu dokumentu cilvēktiesību jautājumā, kurš dublē lielā mērā jau esošās, rodas smagas procesuālas problēmas. Vēl jautājums par to, kā to var lemt tiesas, jo būtībā vislabākais risinājums būtu, kad sanāktu kopā, teiksim, valstis un Eiropas Savienības politiskie orgāni un varbūt Eiropas padoms, un izlēmt konkrēti, kuros gadījumos ir, kura tiesa ir kompetenti. Bet tas nenotiek, tas ir politiski iespējams, un līdz ar to katra tiesa lem par sevi. Bet tā kā katra tiesa, Eiropas Savienības tiesa, mēs nevaram lemt par cilvēktiesību konvenciju, mēs varam lemt tikai par pamatiesību hartu un otrādi. Un Satversmes tiesa nevar lemt par pamatiesību hartu, un nevis arī par konvenciju, tikai par sev. Un iznāk daļēji, ka tas ir kurlo dialogs. Katrs dara kaut ko ar savu tiesību normu, kas ir tā piekritīga, cerot, ka gala rezultātā šī mozaīka no 3 vai pat 4 daļiņām saies kaut kā kopā. Bet šad un tad tas nesaiet kopā. Un tad jautājums, kurš tad drīkst atbildīgs tā, lai šī mozaīka saiet kopā. Tādēļ tas arī, protams, attiecās uz Eiropas Savienības tiesu, kura lemj par pamatiesību hartu. Tātad, un pirmais jautājums, kas ir mūsu tiesai nāk priekšā šajos 200 gadījumos, vai pamatiesību harta ir piemērojama konkrētajā gadījumā. Vispirms man jāsaka, ka pirmā daļa, tas, ka tā attiecās uz Savienības institūcijām un iestādēm, tā nekad līdz šim nav radījusi problēmas, jo ir ļoti vienkārši konstatēt, vai tā ir Savienības institūcija, kā minēja komisija, parlaments, visādas aģentūras, kuras ir samērā daudz, vai tā nav. Un tā nekad faktiski šis jautājums tiesā nav uzpildējis, jo tiesā nāk priekšā tikai tādi jautājumi, kas ir strīdīgi. Un neviens nekad nav strīdējis, ka Eiropas komisija ir Eiropas Savienības institūcija. Ne? Bet, jo vairāk ir jautājums par to, es vēlreiz nolasu, hartas noteikumi attiecās uz dalību valstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus. Tātad, dalību valstis, tas ir skaidrs, kas ir dalību valsts, tas nozīmē visas dalību valstu institūcijas, pie tām plašā nozīmē valstis. Jebkura, teiksim, pie mums saka tiešā valsts pārvalde, pastarpinātā valsts pārvalde, arī privātpersonas, kuras ir apveltītas ar valsts vāru. Tādas mums nav daudz, bet man liekas, ja es nemaldos, piemēram, veterināra ārsts, kas ir kas var izdot, man liekas, pateikt, kā lūdzu? Čipu, jā? Piemēram, tas ir apveltīts ar valsts svaru, un šis veterinārā ārsts ir pamatiesība pirmā, kaut gan viņš nav īpaši institūcija, jā, bet viņš uz viņu attiecās pamatiesību harta. Un, protams, arī uz pašvaldībām. Ja, tātad valsts visplašākā izpratnē, dalība valsts, bet tālāk ir jautājums tikai tad, ja tā īsteno Savienības tiesību aktus. Ko nozīmē īstenot Savienības tiesību aktus? Vispirms jautājums, vai tas attiecās uz tā saucamām primārām un sekundārajām tiesībām vai uz abiem. Jebkurā gadījumā tas attiecās uz sekundārajām tiesībām, tas ir tām tiesībām, kas ir izdotas uz pamatlīgumu, tātad direktīvas, regulas un dažādi citi lēmumi. Tā kā tas jautājums ir samērā skaidrs. Jautājums par primārajām tiesībām. Tas nav tik skaidrs. Primārās tiesības ir pamatlīgumi. Cik tālu harta attiecās uz pamatlīgumiem? Jo hartai un pamatlīgumiem ir tas pats rangs.
Un būtībā šis jautājums ir analogs par to, par cik tālu, piemēram, Satversmes 8. nodaļa pamattiesības attiecās, manas pēc, uz Satversmes 58. pantu, kurš saka, valsts pārvalde ir pakļauta ministru kabinetam, vai, piemēram, uz jautājumu par vēlēšanu tiesībām, ja? Vai uz, kas ir Satversmes 8. pants, ja? Kad pilntiesīgi Latvijas pilsoņi var piedalīties Saeimas vēlēšanās, vai uz to attiecās Satversmes 8. nodaļa, jo viņi faktiski stāv blakus, vai ne? Un nav augstāks rangs un zemāks rangs. Šajā gadījumā ir arī šī problēma ir attiecībā arī uz pamatlīgumiem, un atbilde ir tāda, kas ir vairākos spriedumos, ka pamatlīgumi tur, kur tas ir nepieciešams un iespējams, ir jāinterpretē pamattiesību hartas gaismā. Tas atkal rada jautājumu par to, cik pamattiesību harta var būt par pamatu ierobežojot, un tagad es jau minēju, pamatbrīvības, piemēram, preču aprites brīvību. Katram ir tiesības, teiksim, eksportēt preci vai pirkt pakalpojumus no ārzemēm, un kādu lomu tur spēlē harta. Piemēram, vai uz hartu, kur, piemēram, ir noteiktas, manas pēc, es minēju jau patērētāju tiesības, vai, teiksim, direktīva, kas īsteno patērētāju tiesības, vai uz to var, kā sakot, vai ar šī patērētāja tiesībām var ierobežot preču aprites brīvību. Vai ne? Jeb katram ir tiesības pārdot visu, ko viņš grib pārdot. Ja? Es domāju, ka šeit arī mums skan tieši šāda veida jautājums nav bijis uzdots līdz šim, taču atbildi varētu tikt meklēta senākā judikatūrā, kas ir piemērojama joprojām arī pēc pamatiesību hartas pieņemšanas, un proti, ka tiesa sprieda nevis uz konkrēta teksta pamata, bet piemērojot vispārējo tiesību principus. Un klasiska atbildi ir tas saucamais Šmitbergera gadījums, jums gadījumā tas ir nācis priekšā, un tas bija sekojošs jautājums, un proti, ka cauri Austrijā iet autostrāde no Vācijas uz Itāliju, un viens spedīcijas uzņēmums sūtīja savu automašīnu pa šo autostrādi no Vācijas uz Itāliju, bet Austrijā, kas ir pa vidu, tur demonstranti bloķēja šo autostrādi tādēļ, ka tie gribēja, lai vispār nepiesāņo vidu tajā vietā ar šiem automašīnām. Un šis spedīcijas uzņēmums iesūdzēja tiesā jautājumu par to, ka, lūk, Austrija bija pieļāvusi šo demonstrāciju, un līdz ar to viņam ir radušies zaudējumi. Viņš nebija laicīgi atvērt savu kravu uz Itāliju. Un šeit ir konflikts, jūs redzat, starp pamatbrīvību uz pakalpojumu sniegšanu, tātad Vācijas uzņēmums var sniegt pakalpojumu visā Eiropas Savienības telpā, arī Austrijā un Itālijā, tātad viņam bija šī pamatbrīvība, bet jautājums tiem demonstrantiem nav pamatbrīvība Eiropas Savienības tiesību izpratnē, bet ir pamattiesības, ja tādas tiek atzītas, uz demonstrāciju brīvību. Un jautājums šeit bija jāapsver pamatbrīvība, kā vai pamatbrīvību var ierobežot pamattiesība, ja? Tātad, vai pamattiesība var ierobežot pamatbrīvību. Un toreiz harta nebija vēl pieņemta, un Eiropas Savienības tiesa teica, ka ir jāapsver pamatbrīvību pret pamattiesību, un konkrētā gadījumā ir jādod vienai no tām priekšroku. Un šajā gadījumā uzskatīja, ka šī pamattiesība, tātad demonstrācija brīvība, ir pieņemama, lai ierobežotu šo pamatbrīvību pakalpojumu sniegšanu. Tātad, bet tas bija šī pamatbrīvība, nebija tekstā, bet tā bija vispārējos tiesību principos deklarēta. Tagad, protams, ir tekstā, bet es domāju, ka rezultāts arī šodien būtu tas pats.
Tātad rezultātā varam konstatēt, ka īstenot Savienības tiesību aktus nozīmē jebkurā gadījumā visus tiesību aktus, kas ir zem līgumiem, tātad regulas, direktīvas, dažādas lēmumus un tā tālāk, un tādi ļoti daudz šie akti, un Eiropas Savienības pamatlīgumi ir, kā sakot, jāskatās kādā veidā, konkrētā gadījumā pamattiesība var ietekmēt līguma interpretāciju. Ja? Tas nav gluži automātiski, tā kā pie sekundāriem aktiem, bet konkrētā gadījumā. Tā kā viens jautājums ir atrisināts, ir daudz citu. Jā. Vēl lielākas, vai teiksim, lielākas problēmas rodas, ja mēs lasām šo vārdu dalību valstis tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus. Un tas vārds īstenot, pasakiet man, ko tas nozīmē. Ko? Ja dara kaut ko. Piemēro praksē. Piemēro praksē. Ziniet, ko šis jautājums, kas liekas īstenot aktu, bet tas tiešām rada problēmas pirmkārt jau tādēļ, ka šis vārds, kas latviski tulkots īstenot, citās valodās ir ar drusciņu citu niansi. Franciski tas saucās mettre en œuvre. Vāciski tas saucās durchführen. Un angliski tas saucās implement. Un citās valodās ir vēl citādāk. Šiem vārdiem nav pilnīga, viņi pilnīgi nenosēc. Tas nav tieši tas pats, ja saku mikrofons. Latvisku un anglisku, francisku būs tas pats vārds. Bet šis abstraktais jēdziens nav gluži tas pats, un nacionālās tradīcijas ir dažādas. Un šeit vienkārši man jāpiemina tas, ka kādreiz rodas priekšstats, vai pastāv priekšstats, kad ir viena oficiālā vai dažas oficiālās Eiropas Savienības valodas, un pārējās valodās šīs tiesības tiek tulkotas. Tā tas patiešām notiek praksē, taču juridiski tas tā nav. Eiropas Savienības tiesības ir tiesības, kas tiek izteiktas 24 dažādās valodās. Un šeit tas ir samērā komplicēti šī matērija. Jo nav viena oficiālā valoda. Ja mēs sakām, ka franciski, kas tiek lietot Eiropas Savienības tiesā, lietot jēdzienu mettre en œuvre, tad nenozīmē, ka es saku īstenot, ka tas ir kaut kas, ka latviešu valodai būtu mazāk nozīme. Tātad ir runa par tiesību ideju, un šī ideja ir sākumā tā ideja aprakstoša, to var tuvoties no dažādām valodām, pēc tam tiek izteikta vienā terminā, un šis termins tiek izteikts dažādās valodās. Un tādēļ, ja es saku īstenot, tad mēs varam arī interpretēt jēdzienu īstenot, tā kā mēs to esam domājuši, un tas nenozīmē, ka tas ir tulkojums. Tā kā šī ir viena no problēmām, kas nav, protams, tikai šajā gadījumā, bet Eiropas Savienības tiesa kā multilingvālu tiesību tiesa tur ir zinām metodoloģija, kā to atrisināt, piemēram, vairāk salīdzinot šīs dažādos valodas, ko tā nozīmē, jo katrs Eiropas Savienības tiesību jēdziens ir autonoms jēdziens. Ja es saku īstenot, tas nenozīmē, ka mums ir jāskatās ļoti cieši uz to, ko nozīmē tas latviešu valodā, bet drīzāk ir jāsalīdzina ar citām valodām. Tātad viens ir šīs valodas problēma. Otra problēma ir tas, ka pati tiesa, un man ir jāmet akmens tiesa dārziņā, nevienmēr ir lietojusi konsekventi attiecīgo jēdzienu, bet ir daļēji to aprakstījusi dažādiem vārdiem, ko nozīmē īstenošana. Kas, protams, sarežģīja šo jautājumu. Tā. Un tagad
jau kolēģi runāja par to, ka pamatā, teiksim, visbiežāk runa ir par direktīvu īstenošanu. Un direktīva nozīmē, ka ir pieņemta šī direktīva, bet tās īstenošana ir dalībvalsts uzdevums. Tas nozīmē, ka dalībvalsts pieņem likumu, ar kuru tā īsteno šo direktīvu. Un tagad jautājums ir, cik tālu dalībvalsts ir atbildīga par pamatiesību piemērošanu, ja tā īsteno direktīvu. Un direktīva tas komplicētākais gadījums. Uz šo jautājumu, es tagad nedaudz saīsināšu, mēs varam varbūt padiskutēt. Uz šo jautājumu tiesa ir atbildējusi lietā, kas saucās IIDA. Tas ir 12. gada 8. decembra spriedums, kurā ir teikts, ka Eiropas Savienības tiesa uzskata, ka kāds Savienības tiesību akts tiek īstenots tad, ja pastāv 3 noteikumi. Un šie 3 noteikumi ir sekojoši. Ka nacionālais likums, tagad vienkārši, ja es saku likums, teiksim, Saeimas pieņemtais likums, likuma mērķis ir īstenot šo direktīvu. Tad otrais priekšnoteikums ir tas, ka Savienības tiesības vai šīs attiecīgā direktīva ietekmē šo likumu. Un trešais ir tas, ka šī ietekme ir specificējama. Tātad 3 priekšnoteikumi. Tātad ir mērķis īstenot, otrais ietekmē un trešais ir specificējams. Ja mēs piemērojam šos gadījumus uz konkrētu direktīvas īstenošanu, tad mēs redzam, ka lielu daļu jautājumus ir iespējams ar šiem 3 kritērijiem atrisināt. Taču paliek joprojām viena daļa, kur tas nav gluži skaidrs. Un šeit varbūt ir vienu gadījumu, ko es minēšu, tāda Kremcova lieta, ko varbūt kolēģi zina. Tas bija pieņemta pirms pamatiesību hartas, taču norāda uz jautājumu būtību tādā, teiksim, ļoti tādā koncentrētā veidā. Šis cilvēks, Kremcovs, bija Austrijā apcietināts un respektīvi izcieta sodu, sēdēja cietumā. Un viņš, pamatojoties uz vispārējo pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā, teica, lūk, viņi šeit tur Austrijā cietumā un viņam liedz pārvietošanās brīvību, tāpēc, ka viņš šeit ir cietumā. Eiropas Savienības tiesa arī pieņēma šo lietu un teica, ka šajā gadījumā Eiropas Savienības teiksim, noteikums par pārvietošanās brīvību, kas ir primārās tiesības, nav piemērojams tādēļ, ka Austrija šajā gadījumā, kaut gan pārvietošanās brīvība formāli ir pārkāpta, neīsteno Savienības tiesības. Tātad Austrijas krimināla likums vai soda izciešanas likums neīsteno šīs tiesības, un līdz ar to šīs tiesības uz pārvietošanās brīvību atrodas blakus Austrijas nacionālajām tiesībām. Tātad šis ir viens ekstrēms gadījums, kad var teikt, ka kāda brīvība, un tagad mēs varam, protams, runāt nevis vairs par vispārējo tiesību principu, bet par hartu, kur ir minēta vispārējā pārvietošanās brīvība, netiek piemērota harta tad, ja nacionālais likums ir blakus šīm tiesībām, bet nevis tās īstenot. Tas ir viens gadījums. Un otrs gadījums, kas ir tieši pretējais, tas ir jautājums par Eiropas, tātad, es vēlreiz atkārtošu, tātad brīvība ir skarta pat par sevi, pārvietošanās brīvība,
bet dalību valsts, bet cilvēks nevar vērsties pret dalību valsti, kas ierobežo šo pārvietošanās brīvību, tādēļ, ka šī dalību valsts neīsteno Eiropas Savienības tiesības. Kaut gan pamatiesību hartā ir rakstīts, ka katram ir pārvietošanās brīvība. Ja? Viens ekstrēms gadījums. Otrs ekstrēms gadījums ir nesen pieņemtais spriedums Meloni lietā, kur ir runa par to, ka arī tieši tāpat viena persona, kura bija notiesāta, notiesāta Itālijā, bet apcietināta Spānijā, bet Itālijā bija notiesāta uz aizmugurisku spriedumu pamata, kas Itālijā ir pieļaujams, bet Spānijā nav pieļaujams. Un, ja es nemaldos, Latvijā laikam man nevar notiesāt aizmuguriski, ja? Ok, tādā gadījumā tas būtu līdzīgi, ja tas būtu Latvijā, šis Itālijas pilsonis, kuru Itālijas tiesa aizmuguriski notiesāja, un Spānijas augstākā tiesa jautāja Eiropas Savienības tiesai, vai šo Itālijas pilsoni var izdot, kaut gan tas būtu pret Spānijas sabiedrisko kārtību. Tātad pret ordre publique, kas ir viena ģenerāla klauzula, un kas varētu skart Spānijas konstitucionālo identitāti, ja mēs izpildīsim kādu, vai piedalīsimies kādu spriedumu izpildē, ko cilvēks ir ticis notiesāts aizmuguriski. Tajā gadījumā Eiropas Savienības tiesa atbildēja, ka Spānija ir, Spānija šajā gadījumā izpilda Eiropas aresta rīkojumu, un šis Eiropas aresta rīkojums, ja mēs apskatāmies šo dokumentu, kā tas ir formulēts, nedod dalībvalstī nekādu iespēju izšķirties. Tātad šeit ir vienkārši aizvērtām acīm ir jāīsteno Eiropas aresta ordenis. Un tu nevari teikt, vai jāizpilda Eiropas aresta ordenis, un tu nevari teikt, ka lūk, mūsu konstitucionālās tiesības nepieļauj šāda veida notiesāšanu, līdz ar to no mūsu viedokļa šī notiesāšana ir pretiesiska, iespējams tāpat pārkāpt mūsu konstitucionālo identitāti un tā tālāk. Un šis ir pretējais gadījums. Kremcovs vienā pusē, Meloni otrā pusē. Abos gadījumos tas ir vienkārši sakritība. Ir runa par cilvēkiem, kuri bija notiesāti par smagiem noziegumiem. Ja? Tātad pirmajā gadījumā Austrija neizpildīja šo, neīstenoja tagad hartas 51. panta izpratnē Eiropas Savienības tiesības, un otrā gadījumā īstenoja Eiropas Savienības tiesības, īstenoja šajā gadījumā Eiropas aresta rīkojumu. Ja? Un pat, ja šī valsts to negrib darīt, tā īsteno 51. panta izpratnē, un līdz ar to, kas sakot, ir piemērojama šī harta. Taču šī harta nedeva, šis orderis nedeva iespēju valstī, kā saka, nedeva iespēju valstī pieņemt lēmumu brīvi. Un tagad jautājums, ko nozīmē šis īstenošana? Nozīmē to, ka faktiski tikai šie vidējie gadījumi var tikt uzskatīti par tiem, kur dalībvalsts īsteno Savienības tiesības. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams valstī rīcības brīvība īstenošanā. Un šajā vietā šeit iestājās Eiropas pamatiesību harta. Tā kā, ja valstī ir saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām, tai nav rīcības brīvība, tādā gadījumā pamatiesību harta netiek piemērota. Ja ir rīcības brīvība, tādā gadījumā ir piemērojama. Tas ir Kremcovs, Meloni, šie divi gadījumi. Taču, cik jautājums joprojām ar to ir izslēgt tādi ekstrēmie varianti, ja?
taču jautājums joprojām nav īsti atrisināts, tādēļ jautājums ir par to, cik lielai vajadzētu būt rīcības brīvībai, valsts rīcības brīvībai īstenojot Eiropas Savienības tiesības, lai harta varētu tikt piemērot. Jā, vai es izteiktos tā, tas ir saprotams. Tātad ir jābūt zināmai rīcības brīvībai, bet jautājums, cik lielai rīcības brīvībai ir jābūt. Un tur faktiski, es tagad vienkārši nedaudz saīsināšu, vai mēs varam vai varbūt padiskutēt, ja ir nepieciešamība. Tātad faktiski ir 3 gadījumu grupas Eiropas Savienības tiesas praksē. Tātad viena grupa, pirmā grupa, ja? Kā nepastāv pietiekoši cieša saistība starp valsts rīcību un Eiropas Savienības tiesību normu. Nepastāv pietiekoši cieša saistība starp valsts rīcību un Eiropas Savienības normu. Un tas ir, piemēram, Kremcova gadījums, ja? Jo kaut gan bija pārvietošanās brīvība, Austrijas krimināla likums neīsteno Eiropas Savienības tiesību. Tas ir autonoms nacionālo tiesību instruments, lai īstenot zināmas citas mērķus. Tātad nepastāv pietiekoši cieša saistība starp dalībvalsts likumu un Eiropas Savienības normu. Tādā gadījumā rezultāts ir, ka harta nav piemērojama. Un kas tiek piemērots hartas vietā? Kā lūdzu? Cilvēktiesību konvencija un nacionālās pamattiesības. Tādā gadījumā uz šo gadījumu, uz šo Kremcovu gadījumu, uz šo ieslodzītu Austrijā, tiek piemērots Latvijas 8. nodaļas tiesības un Eiropas cilvēktiesību konvencija, bet nevis Eiropas pamattiesību harta. Ja? Tātad nav. Otrā gadījumu grupa ir pastāv cieša saistība. Tas jēdziens ir ciešā saistība starp nacionālo likumu un Eiropas Savienības normu. Bet nacionālās tiesības ir pilnībā vai gandrīz pilnībā saturiski noteiktas no Eiropas Savienības normas. Ja? Piemēram, direktīva faktiski visu detalizēti izklāstījusi, un Latvijas Saeimai tikai atliek pieņemt 1:1 vai gandrīz 1:1. To direktīvu pārvērst to par nacionālo likumu. Šajā gadījumā tātad pastāv cieša saistība, bet valstī nepastāv rīcības brīvība. Valsts vienkārši spiest pieņemt šo normu, tagad vienkāršot izteikšos 1:1. Un tas nozīmē, ka harta ir piemērojama, jo var teikt, ka šo nacionālo likumu, kaut gan tas ir nacionāls likums, uz šo attiecās harta, tādēļ, ka valsts pilnībā īsteno Eiropas Savienības tiesības, un tikko Eiropas Savienības tiesības tiek īstenotas, harta ir piemērojama. Ja? Un šis gadījums ir Meloni gadījums. Spānija ar savu nacionālo likumdošanu, kas ir pievienojusies Eiropas aresta rīkojumam, ir jāizpild šis rīkojums, un nacionāls likums to ir pārvērtis nacionālā likumdošanā, un izpildot Spānijas likumu par Eiropas aresta orderu piemērošanu, Spānijai nebija nekādas rīcības brīvības. Tikko nav rīcības brīvības, valsts ir saistīta ar Eiropas pamatiesību hartu. Un līdz ar to šis Meloni, šis cilvēks varēja atsaukties uz Eiropas pamatiesību hartu, kur ir minēts zināms arī tiesības. Bet komplicētākā ir trešā grupa, kurai ir 2 apakšgrupas. Un trešā grupa ir tā, ka pastāv cieša saistība starp nacionālo likumu un Eiropas Savienības normu. Tas ir skaidrs, ka pastāv. Bet nacionālais likums nav pilnībā noteikts no Savienības normas,
bet pastāv rīcības brīvība. Ja? Un tādu gadījumu ir ļoti daudz, man jāsaka, lielākoties direktīvu gadījumā pastāv zināma rīcības brīvība. Tādā gadījumā šeit ir vēl viens spriedums, kas varbūt būtu jāatver tiem, kas interesējas par Eiropas Savienības tiesībām. Tas ir spriedums Okerberg-Franson, kur ir teikts sekojošais princips, ka harta var tikt piemērota, bet blakus tām var tikt piemērotas arī nacionālās pamattiesības, tātad pieņemsim Satversmes 8. nodaļa, ja, un tagad 2 priekšnoteikumi, ja tas nenozīmē, ka piemērojot nacionālās pamattiesības cilvēka aizsardzības līmenis samazinās zem hartas līmeņa, tā kā harta garantē vienu aizsardzības minimumu, un otrkārt, tas saucamais Eiropas Savienības tiesību vienotība netiek skarta. Šie ir viskomplicētākie gadījumi, un šeit faktiski ir tā, ka nacionālajai tiesai ir iespējams izvēlēties. Pieņemsim, ka harta nosaka vien zināmu aizsardzības standartu, zemesības standartu, protams, nevar, bet citādā Eiropas nacionālā tiesa var piemērot, pieņemsim, Satversmes pamatiesības. Bet nevis hartu, un hartu vispār neminēt, un šajā gadījumā jautājumu atrisināt, piemērojot pamatiesības. Tā kā šeit Eiropas Savienības tiesības tiesa atstāja rīcības brīvību nacionālajai tiesai, nacionālajai konstitucionālajai tiesai, parastai tiesai izvēlēties, kur es pieņemu, ka visos gadījumos, tā kā nacionālās pamatiesības ir tuvākas nacionālajai tiesai, tā piemēros nacionālās pamatiesības, bet nevis harta, ja? Un šis parāda, teiksim, šis apstākļus ir ļoti būtisks, lai apstiprinātu to, ka faktiski nepastāv hierarhiskas attiecības starp Eiropas Savienības tiesībām un nacionālām tiesībām, bet gan komplementāras, tas ir viens otru papildina. Tātad Eiropas Savienības harta šajā gadījumā nosaka minimumu nacionālām tiesībām. Ja nacionālās tiesības paredz sliktāku aizsardzību, tad gadījumā šis minimums ir jānosaka pēc hartas. Bet, ja paredz augstāku aizsardzības līmeni, tad gadījumā tā ir pilnīgi brīva vai piemērot šo augstāko līmeni, vai arī šo zemāko līmeni, bet kas ir zināms standarts, piemērot Eiropas pamatiesību hartu. Tā kā, kolēģi, jūs redzat, tas ir samērā komplicēti, kad, ja izlasa varbūt šo pantu pirmo reizi, 51. varbūt tas, ko ir šeit beigās teica, droši vien nav uzreiz, kā sakot, tā izprotami, bet tikai tad, ja lasa šo 51. pantu kopā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesas spriedumiem, tādēļ arī Nacionālajai tiesai ir jāskatās arī šie Eiropas Savienības tiesas spriedumi, lai pareizi piemērot, lai pareizi izvēlētos, ko piemērot. Nacionālās pamatiesības vai hartu, un tādā gadījumā, tad, kas sakot, pieņemtu pareizo lēmumu. Kolēģi, es tūlīt beigšu, bet pirms es beigšu, es gribētu vēl vienu mazu piezīmi, un proti par to, ka Nacionālās konstitucionālās tiesas un nedaudz satraukušās par hartu, un proti tādēļ, ja harta tiek plaši izmantota, tādā gadījumā tas notiek uz nacionālo pamatiesību rēķina. Jo, ja mēs sakām, kā pilsoņi, harta un tā tālāk, tas nenotiek tukšā vietā. Harta nestāv tukšā vietā. Visās dalībvalstīs pastāv nacionālās pamatiesības, kas ir Latvijā ierakstītas Satversmes 8. nodaļā. Ja harta vispār nebūtu šīs Eiropas Savienības pamatiesības, tādā gadījumā būtu pilnībā piemērojama Satversmes 8. nodaļa, kas nosaka
Latvijas iedzīvotāju viņu pamatiesības. Bet tagad daļēji šīs nacionālās pamatiesības atspiež atpakaļ un samazina piemērošanas jomu Eiropas Savienības harta. Un šīs attiecības starp nacionālām pamatiesībām un Eiropas Savienības hartu ir strukturāli citādākas nekā attiecības starp nacionālajām pamatiesībām un Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Kādēļ citādākas? Pieņemsim, teiksim tā, ir viens laukums, kur nosedz nacionālās pamatiesības šāds, ja? Un tagad viena daļa no šī laukuma atspiež atpakaļ pamatiesības, un šeit nāk karta. Ja? Tātad atspiež atpakaļ, bet principā tas regulē to pašu. Kamēr Eiropas cilvēktiesību konvencija ir faktiski, te nacionālās pamatiesības ir virs nacionālām pamatiesībām, jo tas izriet no cilvēktiesību tiesas sistēmas, ka nacionālās pamatiesības ir jāinterpretē konvencijas gaismā. Tas nozīmē, ka nacionālās pamatiesības ietekmē nacionālo pamatiesību interpretāciju, ja? Tā, lai tas būtu viens pamatstandards. Jūs redzat, ka šeit ir faktiski atspiešana no sāniem, kamēr konvencija de facto ir augstāk par nacionālām pamatiesībām tādā veidā, ka tā nosaka, zinām, minimālu standartu. Un tas, protams, rada rūpes virknei dalībvalstu konstitucionālajām tiesām, jo tās daļai pamatot, daļai nepamatot domā, ka līdz ar to nacionālās pamatiesības zaudēs savu nozīmi. Vai ne? Mums piemērosim biežāk. Bet tas, man jāsaka, tagad mans vērtējums ir tas, ka tas nav jautājums par pamatiesību hartu, bet tas ir jautājums par to, cik tālu dalībvalsts pati ir autonoma attiecīgo jautājumu risinājumā. Un mēs varam teikt, ka pastāv princips tur, kur ir Eiropas tiesības, tur ir pamatiesību harta. Tur, kur nav Eiropas tiesības, kur ir nacionālās tiesības, tur nav pamatiesību harta. Ja? Tikai tas jautājums ir tāds, ka laika gaitā integrācija palielinās un Eiropas Savienības tiesības aptver vien lielāku jomu, vai ne? Uz nacionālā tiesību rēķina. Bet tas ir cits jautājums, tas nav hartas un nacionālā pamatiesība attiecību jautājums. Ja? Tā, kolēģis, laikam esmu savu laiku jau norunājis un varbūt ir kādi jautājumi. Veidniekums, lūdzu. Paldies, protams, par priekšlasījumu. Man jautājums sekojošs. Cik lielā mērā Eiropas Savienības tiesa, piemērojot Eiropas pamatiesību hartu, jūtās saistīta ar Strasbūras tiesas judikatūru? Tas ir, vai Eiropas Savienības tiesa riskētu paplašināt vai sašaurināt faktiski identisko normu tvērumu, salīdzinot ar brālīgo vai nebrālīgo tiesu? Ja varbūt tās uz šo jautājumu atbildēsim tikai pēc 2 nedēļām. Jā, precīzāk pēc 2 nedēļām, jo kāpēc pēc 2 nedēļām? Tāpēc, ka Lēniekums jau zina, ka pat labāk Eiropas Savienības tiesa ir pieņēmusi lēmumu atzinuma lietā par to, vai Eiropas Savienība var pievienoties Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Jautājums ir mazliet plašāks, un proti tāpēc, ka 90. gados līdz 90. gadiem pamattiesības Eiropas Savienības tiesību telpā tiesību piemērošanas jomā bija nerakstītas vispārējie tiesību principi, un arī mums ir, teiksim, vēlme rakstiskot vispārējos tiesības principus. Un tādēļ arī tika pieņemts lēmums, nevis gatavot ko jaunu, bet gan pievienoties vienkārši Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Starplaikā ir pieņemta Eiropas pamatiesību harta, un jautājums
cik tas ir nepieciešams, ir diskutabls. Tādēļ Eiropas komisija ir uzdevusi jautājumu Eiropas Savienības tiesai, vai Eiropas Savienība var pievienoties konvencijai. Kādas ir problēmas? Galvenā problēma ir tā, ka konvencija ir domāta valstī, veidojamam, kas ir valsts. Kamēr Eiropas Savienība nav valsts, varētu likt iekavās, vēl nav valsts, varbūt arī nekad nebūs valsts, bet pat labāk noteikti nav valsts. Tātad vai viens veidojums, kas nav valsts, kas ir viens sui generis veidojums, var pievienoties Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Vai tas, kā sakot, neizjauks Eiropas Savienības tiesību struktūru. Tas bija tas jautājums, ko uzdev Eiropas komisija Eiropas Savienības tiesai. Šajā gadījumā tas bija interesants gadījums tādēļ, ka tas tika pieņemts lēmums plenāras sēdē, kur faktiski gandrīz nekad nenotiek plenāras sēdes tiesas, bet notiek palātās. Tas ir viens. Otrkārt, ka piedalījās praktiski visas valstis ar saviem atzinumiem. Un, jā, beigās ir tā, ka Eiropas Savienības tiesa tātad pieņēma lēmumu par šo atzinumu, un šis atzinums tiks publicēts 28. decembrī, tad tieši jaungada jūs varēsiet to lasīt un apspriest. Tas būs arī latviešu valodā, protams, pieejams, un Anita var stāstīt, kā to var dabūt latviešu valodā. Un, jā, tad redzēsim, kas notiks, kā un vai pievienosies Eiropas Savienība konvencijai. Bet neatkarīgi no tā ir pamattiesību hartas 52. panta 3. daļa, kolēģi, un tas ir izšķiroši atbild uz Lēniekunga jautājumu, kas skan sekojoši. Paklausieties. Cik tālu hartā ir ietvertas tiesības, kuras atbilst Eiropas cilvēktiesību konvencijā garantētajām tiesībām, šo tiesību nozīme un apjoms, tagad sāk iekavās hartā, ir tāds pats, kā minētajā konvencijā. Tas nozīmē, pieņemsim tiesības uz taisnīgu tiesu, kas ir 47. pants hartā, konvencijā ir 6. pants, tas nozīmē, ka 47. pants hartā ir tieši tas pats, kas 6. pants konvencijā. 6. pantu interpretē nevis mūsu tiesa, bet to interpretē Strasbūras tiesa. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības tiesa pieņem to judikatūru, ko Strasbūras tiesa teikusi par 6. pantu un pārnes to uz 47. pantu hartā. Tā, lai nerastos konflikts. Taču harta ir, ka tas Eiropas Savienības tiesa ir teikusi, ka mēs pamatā to pārņemam, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram izpušķot šo Strasbūras judikatūru, piemēram, augstāku standārtu vai kādu. Katrā ziņā nevar zemāku standārtu noteikt, kā Strasbūras tiesa noteikti. Kolēģi, lūdzu. Es vēlētos turpināt, varbūt, Lēnieku teikto par cilvēktiesību konvenciju, ja mēs iespējams pievienosimies konvencijai. Tad kas būtu primāri piemērojums? Uz to pašu pamatiesību būtu harta piemērojuma vai tomēr konvencija? Jo konvencija būs tiesība aktivitātes saistot Eiropas Savienību. Pat labāk ir izstrādāts pievienošanās protokols, kur pēc vairāk gadu sarunām noslēdz Eiropas komisiju ar Eiropas padomu. Tātad Eiropas padomu ir šī institūcija, pie kuras pieder konvencija, un Eiropas komisija kā Eiropas Savienības atbildīgā institūcija. Un tur arī šie jautājumi ir noregulēti. Katrā ziņā jautājums ir samērā komplicēts tādēļ, ka konvencija paredz domestic remedies, tas būtu... Tiesību aizsardzības līdzekļu izsmelšana. Jā, Lēniekungs pateica skaidri tātad vietējo tiesību aizsardzības līdzekļu izsmelšanu. Un ko tas nozīmē attiecībā uz Eiropas Savienību? Tas nozīmē, ka vispirms jautājumam ir jānonāk Eiropas Savienības tiesā. Un tad būtu izsmelti šie līdzekļi, un tad varētu attiecīgā persona sūdzēties Strasbūrā. Problēma, redziet, ir tāda, ka lielāko tiesu gadījumos pilsonim
nav tiesības sūdzēties Eiropas Savienības tiesā. Tad tiešām tas ir atsevišķos gadījumos, tā saucamajā vispārējā tiesā, bet tie ir atsevišķi gadījumi. Mēs tagad neiesim šajos gadījumos, ka to var. Bet principā normāli, pieņemsim mans pēc jau par minēto 6. pantu, ja par tiesībām uz taisnīgu tiesu, ja kāds uzskata, ka tas ir aizskarši principi, nav iespējams sūdzēties Eiropas Savienības tiesā. Un tas nozīmē, ka pirmā tiesa, kura izskatītu šo jautājumu par Eiropas Savienības tiesību normu savietojamību ar konvenciju, būtu Strasbūras tiesa. Tas nozīmē tādu faktiski... Varbūt savienojamība ar konvenciju, nevis hartu. Nē, būs savienojamība ar konvenciju, tieši tā. Jā, to izskatīt Strasbūras tiesa. Un jautājums tiešām, kā jūs teicāt, samērā komplicēts, kas paliek ar hartu. Tas nozīmē, ka tiek, kas saka, uz ārpusi nodotas tiesības spriest par savienības normu saturu. Tas jautājums ir par to, vai tas ir savietojams ar Eiropas Savienības konstitucionālo identitāti, kas atbilst Satversmes kodolam, Latvijas tiesības sistēmā. Par šo arī tad būs arī šis spriedums. Ja? Formāli tas ir atzinums nav saistošs, taču de facto tas ir saistošs. Eiropas komisija nevar noslēgt līgumu, ja tas atzinums būtu negatīvs. Ja tas atzinums ir pozitīvs, tad, protams, tas ir iespējams. Tā kā interesants gadījums, bet jebkurā gadījumā interesanti to izlasīt un jā, labi. Man bija jautājums par tiesībām principiem. Jūs sākumā minējāt, ka tas vajag tiesas praksē, kā kuras būs tiesības, kuras būs principi. Tāpat laikā hartu pieņemot ir kāds paskaidrojušais ziņojums. Skaidrojums, jā. Un skaidrojumā, ja teiksim, vairāki panti ir minēti tiešām kā principi, un skaidrojumi arī juridiski saistošs spēks, ir jautājums, vai tiesa var atkāpties no skaidrojuma, vai tiesa to ņem vērā, kāda ir tā miedarbība. Jā. Skaidrojums ir svarīgs dokuments, ar juridisku, tas nav tikai komentārs, tas ir ar juridisku saturu, teiksim, komentārs, un Eiropas Savienības tiesa ņem to vērā. Tas ir jāņem vērā, un tur, bet man jāsaka, tur ir tikai dažos gadījumos ir teikts, kas ir princips un kas ir tiesības. Tādā gadījumā, ja runa par to pantu, tad Savienības tiesa, protams, ņems vērā šo skaidrojumu, jo lielākā daļa gadījumos nav šis minēts, un tas paliek Savienības tiesības ziņā. Ir interesants gadījums, varbūt vēl arī tieši šajā sakarā ir lieta AMS, kas bija, kā sakot, kur es biju tiesas ziņotājs jautājums, vai var atsaukties attiecīgā persona uz tātad ieviestu direktīvu. Tātad Francijas likumdošana bija ieviesusi direktīvu, kas ir saistīts ar darba likumdošanu, ja? Ir nacionālais likums. Taču šajā nacionālā likumā un šajā direktīvā ir atspoguļots pamatiesība 27. pants, kur ir noteikts darbinieku tiesības uz informāciju. Tas ir šis pamatiesības. Un jautājums bija, vai darbinieks var atsaukties savā strīdā darba devēju uz šo 27. pāntu. Tieši tad bija Francijas tiesā, darbinieks tiesājās ar darba devēju par kaut kādu informāciju, un vai viņš var atsaukties 27. pāntu. Šajā gadījumā tiesa teica tā, ka viņš nevar atsaukties uz šo 27. pāntu tādēļ, ka tas pamatiesību harta nepārmaina vai neizmaina vispārējo tiesību aktu nozīmi un hierarhiju, jo šis nacionālais likums ieviesa direktīvu un šajā gadījumā uz direktīvu nevar atsaukties privātpersonas. Tikai tas ir attiecībās starp Eiropas Savienību un valsti, un līdz ar to šajā gadījumā privāta persona nevar, tāpat kā tas būtu varbūt nacionālā likumdošanā,
kas sako teikt, redzību šī direktīva ir nepareizi ieviesta tādēļ, ka 27. pāns nav ievērots. Kaut gan Eiropas Savienības tiesa teica, ka pārkāpums Francijas likumdošanā ir, taču privātpersonas to nevar atsaukties. Otrs, šī lietas būtība ir svarīgs princips ir tāds, ka šeit faktiski pirmo reizi tika apskatīts attiecīgs vai viens konkrēts pamatiesības pants pēc būtības analizēts. Un jautājums bija tāds, vai pieņemt vispārēji principiālu spriedumu, kādos gadījumos harta ir piemērojama un kādos gadījumos nav piemērojama. Jeb skatīties pantu pēc pantu. Un šajā gadījumā man jāsaka, ka tiesā bija ļoti liels diskusijas un mēģinājumi izstrādāt vienotu pieeju, visiem pantiem derīgu pieeju, vai nu tas būtu ļoti abstrakts princips, kas ir derīgs visiem 50 pantiem, un līdz ar to tā vai tā būtu tiesai tas jākonkretizē, jeb atteikties no šī vispārējā abstraktā principu formulēšanas mēģinājumu un teikt, mēs skatīsimies katru pantu atsevišķi. Un šajā gadījumā tiesa tomēr teica, tas ir komplicēti šādu un arī beigās neefektīvi šādu vispārēju principu formulēt un skatīsies katru pantu atsevišķi. Tas ir ārmes lieta. Un par to arī literatūrā ir kritika, jo, protams, ja tiesa skatās katru pantu atsevišķi, tad tiesiskā paredzamība ir mazāk, kamēr tiesa nav spriedusi. Tagad, piemēram, ir tiesas vedībā arī pie manis ir 31. pants, un tad, kā sakot, par 31. pantu būs atsevišķi spriedums, bet piemēram par 34. vai citu pantu nav pat labam spriedumu, un literatūrā var, kā sakot, izvirzīt teorijas, kāda ir šī panta saturiskā būtība. Tā, kolēģi, ir vēl kāds jautājums? Man ir jautājums par panta. Hartā ir 3. pants, un viņš ir ļoti tāds strikts attiecībā uz to, ka iejaukšanās medicīnas iekšanās ir saskaņā ar brīvu piekrišanu. Pēc tam ir 8. pants, kas paredz vispārējo personas datu aizsardzību. Un mēs esam arī diskutējuši ar kolēģiem un arī starptautiski medicīnisko datu savākšana, kas pēc būtības ir medicīniski iejaukšanās. Tad tur ir 2 panti, bet tā kā 3. pants ir, viņš jau ir salīdzinoši strikts salīdzinot ar datu aizsardzības pantu. Jā, tad tagad jaunā datu regula projektā, kas ir, jā, viņi paņem tikai datu aizsardzības jautājumu, bet tā kā mums ir harta stāv, kurā ir strikti ierakstīts, kā to darīt, jā, tad tas, tagad ir tāds, varbūt tā brīvi, jā, ko darīsim ar tiem striktiem hartas noteikumiem? Jo 3. pantā viņš ir salīdzinoši strikts noteikums. Jā. Šis jautājums nav apskatīts Savienības tiesā, droši vien arī tādēļ nonācis, bet es teiktu vienkārši savu viedokli, kā es to darītu. Jā. Un proti, 8. pantā ir jāielās 3. pants, jo 8. pants saka, ka vienai personai tiesības uz savu personu datu aizsardzību, tiesības vienkārši tā, bez nekā tuvāk. Un tad ir 3. pantā ir teikts, medicīnas un bioloģijas jomā ir īpaši jāievēro attiecīgās personas brīvību un piekrišana, eigēniskās prakses aizliegums izmantot cilvēku ķermeņa tās daļas, cilvēku reproduktīvas klonēšanas aizliegums. Tātad šajā gadījumā šie striktākie, precīzākie noteikumi precizē šo abstraktāko noteikumu. Tā būtu, teiksim, tāds vispārēja interpretācijas vadlīnija. Un tāpēc man šķistu, ka 8. pants būtu jāinterpretē šādā veidā. Un tas ir tas pats, ko Satversmes tiesa saka, Satversmes vienotības princips. Satversmē jāinterpretē kā vienots dokuments. Un ja ir 2 dažādi panti, kas ir varbūt šķietamā pretrunā, jeb kaut ko gluži to pašu nosaka, tādā gadījumā ir jāpaceļās vienā
meta līmenī, kur šo iespējamo pretrunu atrisina. Un man liekas, ka šajā gadījumā tieši šādā veidā, ka specifiskākie noteikumi jāielasa vispārējos noteikumos, ja ir runa par šo jomu. Tā būtu mana interpretācija, kas nonāk. Jā. Tā, kolēģi, pusdienas sauc.